Medicīnas sabiedrība Ars uzstādījusi jaunu firmas Philips datortomogrāfu ar Philips iDose 4 iteratīvo tehnoloģiju. Tā ir pirmā šāda veida iekārta Latvijas ambulatorijā praksē. Šis datortomogrāfs aprīkots ar pilnīgi jaunu tehnoloģiju, kas ļauj ievērojami samazināt izmeklējumu laikā saņemto starojumu devu, pat par veseliem 80%, vienlaikus nodrošinot izcilu iegūtā attēla kvalitāti. Tas ir zemu starojumu devu datortomogrāfs, un ar to iespējams izmeklēt galvu, deguna blakus dobumus, muguru, vēdera dobumu un mazo iegurni, ekstremitātes, arī asinsvadu, skrūšu kurvi un plaušas. Ārsti šoreiz īpaši uzsver padziļināt iespēju izpētīt tieši plaušu patoloģijas. Jaunā aparatūra paredz iespēju izmeklēt noteikti padziļinātāk nekā to varētu veikt ar rentgena izmeklēšanu. Tad tie būtu pacienti, kas ir hroniski plaušu slimnieki, astmātiķi, starp citu smēķētāji, tie, kuriem ir iepriekšējos izmeklējumos atrast kādu veidojumu plaušās un kurš būtu jāizmeklē atkārtoti, teiksim, kādā garākā laika posmā. Protams, tie varētu būt arī akūti pacienti. Piemēram, ir tāda pneimonija, perektopneimonija, kuru faktiski rentgenā neredz. Ārsts klīniski izklausot dzird trokšņus, pacients sūdzās atbilstoši, bet rentgenā neatrodam pneimoniju. Nākamais solis ir veikt kompjūtera diagnostiku, tātad smalki pereklīši vai uz fibrozes fons, uz sauguma fona noritoši procesi. Rentgens tomēr nesniegs precīzu informāciju. Un arī starojuma deva, ko saņems pacients šī izmeklējuma laikā, būs mazāk nekā pie iepriekš pieejamā kompjūtera. Atgādināsim vēlreiz. Šis ir tātad zemu starojuma devu datortomogrāfs, un tā priekšrocības ir ļoti nozīmīgas jebkuram pacientam. Tomēr īpaši būtisks tās ir bērniem un jauniešiem, pacientiem ar jau iepriekš akumulētu starojuma devu un gadījumos, kad izmeklējumi jāveic atkārtoti un vairāk kārt. Tieši šeit un šādos gadījumos zemu devu starojuma datortomogrāfi ir ļoti perspektīvi un noderīgi. Katrs šāds izmeklējums tomēr arī ir saistīts ar staru devu. Un ir sevišķi plaušu slimībām, kur vajag kontroli, teiksim, kā palielinās veidojums plaušās, kā mainās iekaisuma procesa aina. Un tādēļ pacienti ir jāizmeklē atkārtot un samērā bieži. Ir arī plaušu vienkāršām plaušu karsoņiem, kā mēs sakām, varbūt komplikācijas, varbūt destrukcijas, kuras neredz parastā rentgenogrammā. Un jāseko, kā šis pacients, teiksim, kā ir rezultāts viņa ārstēšanai. Un tāpēc mums iznāk biežāk izmeklēt, un ja mēs izmeklējam kompjūtera tomogrāfijā ar tādu staru devu, kā jau iepriekšējās reizēs, tad tas varbūt ir par daudz. Un tāpēc pievēršoties šim jaunam Philips firmas aparātam, kurš ļauj samazināt staru devu līdz 80%, un kas ir būtiski, nemainot attēla kvalitāti. Tas ir pats būtiskākais, un līdz ar to šo aparātu var lietot biežākai izmeklēšanai un arī tā saucamam skrīningam. Ja mēs varbūt pienāksim pie tā, ka mēs profilaktiski izmeklēsim pacientus nevis ar plaušu rentgenogrammu reizi gadā, bet varbūt ar šādu metodu, kas, protams, ir daudz informatīvāk. Kā stāsta ārsti, plaušu rentgens var neuzrādīt nelielas izmaiņas, kuras sākušās plaušās un varbūt onkoloģiska problēma pirmsākums, bet datortomogrāfs sniedz plašu informāciju par iespējamiem patoloģiskiem procesiem un ļauj pietiekami bieži veikt nepieciešamās atkārtotās pārbaudes. Tas ļauj ārstiem precīzi uzstādīt diagnozi un spriest par tās attīstību.